28. februāra 2026. gada rītā Teherānas, Irānas galvaspilsētas, iedzīvotājus pamodināja skaņa, kuru viņi nekad iepriekš nebija dzirdējuši. Tie nebija salūti vai sirēnu pārbaude, bet gan viena no 21. gadsimta lielākajām militārajām operācijām virs viņu galvām. Dažu minūšu laikā 200 lidaparātu pāršķēla Irānas debesis, vairāk nekā 500 mērķu tika vienlaikus sasniegti visā teritorijā. Ēkas, kas pastāvēja gadu desmitiem, sekundēs sabruka drupās. Dūmi vēl kāpa, kad pasaule sāka aptvert notikušo. Spēcīgākais vīrs Irānā, kurš valdīja šo valsti 37 gadus, kurš izveidoja ietekmes tīklu no Libānas līdz Jemenai, gadu desmitiem izaicinot ASV, Izrēlu un Rietumus. Biža Miriš. Un te ir detaļa, ko lielākā daļa ziņa neizstāsta pareizi. Irāna tajā laikā risināja miera sarunas. 2013. ASV un Irāna ceturtdienā aizvadīja vēl vienu sarunu kārtu par Irānas kodolprogrammu. Eliseju Skaitāno tūlīt pieslēgsies tiešraidē no Miami. Eliseju, bet izskatās, ka Amerikas Savienotās valstis jau ir nolēmušas veikt sava veida uzbrukumu pret Irānu. Vai tā ir taisnība? 2 dienas pirms uzbrukumiem starpnieks paziņoja, ka vienošanās iespējama, bet 2 dienas vēlāk režīms visu zaudēja. Tas nebija negadījums. Irāna pati sevi izraka bedri, un šis video paskaidros kā. Pirms tam ir jautājums, uz kuru neviens nesniedz pareizo atbildi. Galu galā, kā Amerikas Savienotās valstis precīzi zināja, kur atrodas Hamenejs, jo viņš gadiem ilgi slēpās slepenās pazemes patvērtnēs, kuru atrašanās vietas zināja tikai ļoti nedaudz cilvēki, un viņu apsargāja elites drošības dienesti. Pat tad viss beidzās ar vienu uzbrukumu īstajā vietā un laikā. Tas, kas notika šīs operācijas aizkulisēs, ir viens no neparastākajiem stāstiem mūsdienu militārajā vēsturē. Un tieši to jūs uzzināsiet šajā video. Lai saprastu, kā Irāna nonāca līdz šim punktam, jums jāatbild uz jautājumu, ko reti kurš uzdod. Kāpēc tieši tagad? Kāpēc ne pirms 5 gadiem, kad Irāna jau bija drauds, kas ir mainījies? Atbilde slēpjas tikai vienā skaitlī. Redziet, Irāna nav maza valsts, tur dzīvo 92 miljoni cilvēku. Tā ir 1000-gadīga civilizācija. Režīms, kas kopš 1979. gada gadu desmitiem veidojis ietekmes tīklu tuvajos austrumos. Viņi finansēja Hizbollah Libānā, Hamas Gazā, Hutiešus Jemenā un desmitiem bruņotu grupējumu Irākā. Bet bija kas vēl bīstamāks. 2025. gada vidū ANO kodolenerģijas aģentūra apstiprināja, ka Irāna uzkrājusi pietiekami radioaktīva materiāla 9 atombumbu izgatavošanai. Režīms domāja, ka tas ir spēks, domāja, ka tā ir aizsardzība, bet tieši šī programma padarīja Irānu par mērķi. Izrēlai un ASV šis skaitlis bija nepieņemams. 2025. gada jūnijā Izrēla sāka lielāko gaisa ofensīvu pret Irānu. Taču atšķirībā no parastas bombardēšanas, šai operācijai bija īpaša iezīme, ko pasaule vēl nebija pieredzējusi. Mēnešus pirms uzbrukumiem Izraēlas slepenā dienesta Mossad aģenti jau slepeni bija izvietoti pašā Irānā. Šie aģenti izmantoja dronus, lai iznīcinātu Irānas pretgaisa aizsardzības sistēmas no iekšpuses uz āru. Tas ir kā, ja kāds iekļūst mājā, atslēdz signalizāciju un tad paziņo tiem, kas ārpusē, ka durvis ir vaļā. Amerikas Savienotās valstis iesaistījās ar B-2 Spirit bumbvedējiem, radaram gandrīz neredzamām lidmašīnām, kas aprīkotas ar lielākajām nekudobumbām vēsturē.
Šīs bumbas izgatavoja, lai tās iekļūtu 10 metru dziļumā klintīs un betonā pirms eksplodēšanas, un izmantoja pret kodoliekārtām, kas bija apraktas 80–90 metru dziļumā Irānas kalnos. Rezultāts bija nozīmīgs, taču negalīgs. Kodola programma bija satricināta, tomēr neiznīcināta, un tieši šeit Irāna pieļāva kļūdu, kas noteiks šo stāstu. Viņi izvēlējās pārtraukt sadarbību ar starptautiskajiem inspektoriem, nesākot sarunas. Viņi aizvēra durvis un turpināja būvēt slepenībā. Irāna pati sev raka bedri un to nemaz nepamanīja. 2026. gada februārī notika sarunas starp Amerikas Savienotajām valstīm un Irānu, kur startnieks bija Omāna. 26. februārī šis startnieks publiski paziņoja, ka miera līgums ir sasniedzams. Pasaule uzelpoja ar atvieglojumu, taču 2 dienas vēlāk ANO kodolenerģijas aģentūra atklāja kaut ko, kas visu izmainīja. Irāna bija slēpusi ļoti bīstamus kodolmateriālus slepenā bāzē, kas nebija atrodama nevienā oficiālā kartē. Tā nekad nebija tikusi deklarēta un bija palikusi neskarta pēc visiem iepriekšējiem uzbrukumiem. Kamēr Irāna piedalījās sarunās, tā slepeni turpināja būvniecību. Un tagad pasaki man, ja tu uzzinātu, ka kāds tevi māna tieši tavās mājās, kamēr izliekas, ka godprātīgi ved sarunas, vai tu vēl mēģinātu panākt mieru, vai arī reaģētu? Pastāsti man komentāros. Tad Irāna pati sev parakstīja spriedumu. Nākamajā rītā sākās uzbrukumi. Atgriežamies pie jautājuma. Kā ASV un Izraela zināja, kur precīzi atrodas Hamenejs? Viņš dzīvoja ar lielām bailēm par drošību. Ilgu laiku tika runāts, ka viņš slēpjas slepenā pazemes patvertnē. Viņš reti rādījās sabiedrībā, bet 28. februāra rītā bija darbā kabinetā. Kompleksā Beit Harbari atrodas augstākā līdera oficiālā rezidence un valdības centrs Teherānas centrā. Centrālā izlūkošanas pārvalde precīzi izsekoja viņa pārvietošanos, noteica viņa atrašanās vietu un reāla laikā nodeva šo informāciju Izraēlas gaisa spēkiem. Izraēlas armijas pārstāvis to vēlāk apstiprināja. Pēdējos mēnešos abas valstis veica kopīgu plānošanu. Iespēja logam parādoties, lēmums tika pieņemts uzreiz. Pēc Irānas terora režīma vadības likvidēšanas tagad sistemātiski iznīcinām tā infrastruktūras kodolu un smagi dodam smagu triecienu režīmam. Uzbrukums iznīcināja kompleksu, un Hamenejs neizdzīvoja, taču viņš nebija vienīgais upuris. Izraēlas armija paziņoja, ka dažu minūšu laikā ir likvidējusi aptuveni 40 augsta ranga Irānas amatpersonas, tostarp revolucionārās gvardes galveno komandieri, aizsardzības ministru un augstākā ranga ģenerāli Irānas armijā. Režīma augstākā vadība tika likvidēta vienā operācijā. Sākumā Irānas valdība visu noliedza. Ārlietu ministrs televīzijā apgalvoja, ka Hamenejs ir dzīvs un drošībā, taču pēc dažām stundām to vairs nevarēja noliegt. Toreiz visus nodarbināja viens jautājums – vai sāksies pasaules karš? Atbilde nāca ātri un bija pārsteidzoša. Irānas atbilde nebija ilgi jāgaida. Irāna raidīja simtiem raķešu un dronu uz Izraēlu un ASV bāzēm 6 valstīs. Trāpīja Abu Dabī lidostai, bojāja Dubajas lidostu, uzbruka amerikāņu bāzei Katarā, 3 amerikāņu karavīri gāja bojā. Tad notika vissmagākais trieciens pasaules ekonomikai. Okay. All right. Irānas revolucionārā gvarde, režīma galvenais spēks, nosūtīja radioziņojumu kuģiem Persijas līcī. Nevienam kuģim nebija atļauts šķērsot Hormuza šaurumu. Hormuza šaurums ir šaurs ūdens koridors starp Irānu un Arābijas pussalu. Tur tiek transportēta apmēram 5. daļa pasaules tirgotās naftas. Mazāk nekā diennakts laikā tankuģu skaits reģionā samazinājās uz pusi.
Naftas cena nekavējoties pieauga, eksperti brīdināja. Ja blokāde turpinātos, tās ietekmi izjustu visa pasaule, degvielas uzpildes stacijās, lielveikalos, elektroenerģijas rēķinos. Šeit redzams, cik liela kļūda bija Irānas rīcība. Irānas gadu desmitiem veidotais sabiedroto tīkls, kam tā bija jāaizsargā, klusēja. Hezbollah nosodīja uzbrukumus, taču necīnījās. Hamas izteica protestus, bet neizšāva nevienu raķeti. Bruņotās grupas Irākā klusēja. Irāna gadu desmitiem un ar miljardiem dolāru veidoja šo tīklu šādam brīdim, bet, kad tas bija vajadzīgs, neviena nebija. Un tagad mēs nonākam pie jautājuma, ko visi uzdod. Kas notiks ar Irānu bez Hameneja? Tas ir jautājums, uz kuru nav vienkāršas atbildes, jo Irāna bez Hameneja nav gluži kā uzņēmums, kas nomaina prezidentu. Tā ir valsts bez cilvēka, kurš pēdējos 37 gadus noteica visus politiskos, militāros un reliģiskos lēmumus. Dažas lietas jau ir skaidras. Pagaidu padome ir pārņēmusi kontroli, kamēr valsts izvēlas nākamo līderi. Minēti revolūcijas dibinātāja mazdēls, bijušais parlamenta priekšsēdētājs un Hameneja dēls. Visatklājošākais fakts nav neviens no šiem vārdiem. Prognožu tirgos, kur cilvēki liek īstu naudu uz pasaules notikumiem, visdrīzākā iespēja ar 49% ir, ka nav neviena kandidāta. Tās ir augstākā līdera amata beigas. Gandrīz puse analītiķu uzskata, ka Irāna varētu iziet no šīs krīzes kā pilnīgi cita valsts. Taču ir viena vara, kas noteiks valsts nākotni vairāk nekā jebkurš reliģiskais vai politiskais līderis – revolucionārā gvarde. Tā tika izveidota, lai aizsargātu revolūciju no iekšējiem apšaubītājiem, nevis valsti no ārējiem ienaidniekiem. Ar 190 000 karavīru un kaujinieku tīklu, kas izplatīts visā Irānas sabiedrībā, tā ir balsts, kas uztur varu. Kā kāds amerikāņu analītiķis rezumēja, Hameneja likvidēšana nav tas pats, kas režīma gāšana, jo revolucionārā gvarde ir pats režīms. No haosa visticamāk neizveidosies demokrātija, bet arī ne agrākais reliģiskais režīms. Tas būs militārāks, vairāk vērsts uz Irānas nacionālismu un iespējams vēl neprognozējamāks. Irānas kodolprogramma tika satricināta, bet ne iznīcināta. Bumbu būvēšanas zināšanas ar bumbām iznīcināt nevar. Jauna valdība varētu atsākt šo ceļu ar mazākiem ierobežojumiem. Un diplomātijas ceļš tika slēgts vispēkšņākajā veidā 2 dienas pēc tam, kad startnieks bija teicis, ka miers ir sasniedzams. Galu galā visspēcīgāko režīmu tuvajos austrumos gāza ne tikai ASV spēks vai Izraēlas izlūkdienests. Tas bija caurums, ko Irāna pati izraka ar saviem noslēpumiem, nodevību sarunās un paslēpto kodola programmu kalnos. Tas tika apzīmogots ar attēlu, kas paliks vēsturē. Kad Irānas televīzija apstiprināja Hameneja nāvi, viens no vadītājiem raudāja tiešraidē. Vīrietis, kurš visu savu dzīvi pavadīja sistēmā, kas prasa absolūtu lojalitāti režīmam. Viņa eminence Ajatollah Seidžets Ali Hoseini Hamenejs, Irānas Islāma Republikas svētās svētnīcas godības saglabāšanas ceļā. Raudo valsts televīzijā, apstiprinot, ka šis režīms bija zaudējis savu vadītāju. Šīs asaras pateica to, ko neviens oficiāls paziņojums nespētu pateikt. Ja vēlaties uzzināt, kas notiks tālāk, kurš pārņems varu un vai kodola programma turpināsies un ko tas nozīmē pārējai pasaulei, abonējiet kanālu. Šis stāsts vēl nav beidzies.